Tu esi baigi loģiskais vecis. Tu vari pat māju sev uzcelt. Tu esi ļoti praktisks, pragmatisks, strukturēts un racionāls, bet tajā pašā brīdī tu nesaproti vispār, kas tev iekšā notiek. Tu esi tā nocietinājies, ka tev iekšā ir tāds sastingums, un tu nesaproti, kāpēc tev dzīvē neiet. Kāpēc ar sievu esi izšķīries? Kāpēc viņa tev varbūt pat krāpa? Kāpēc cilvēki šķiet tev grib ieriept? Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka pasaule ir ļauna. Redzi, loģika un racionālā domāšana nevienmēr ir tas, kas mums īstenībā ir vajadzīgs. Un bieži vien tā visa loģika un skaitīšana un kategorizācija un A, B, C salikt kopā sanāk vārdiņi un seko grāmatām un priekšrakstiem. Ja, bieži vien tas mums visiem tika iesists vārdu tiešā nozīmē. Tad, kad mēs augām, tad mūsu vecāki vēl nezināja, kā pareizi ir jāaudzina bērni. Un bieži vien tas tika darīts caur piespiešanu, apspiešanu, norāšanu, un tu vienkārši iemācījies apspiest visu to dzīvo pasauli, kas tev iekšā ir. Tu kļuvi par priekšrakstu vergu, un tevi izaudzināja tādu strukturizētu kārtīgu, kas var uzcelt savu māju, bet iekšā tu pats sevi nepazīsti. Un tāpat vēl joprojām klausi tiem, kas tevi audzināja, un nesaproti, kāpēc nedzīvo pats savu dzīvi. Nāc pie manis, es tev varu palīdzēt. Izaugsmesterapija.com